Tātad man liekas, ka šodien ir tāda diena, ka no skatuves izskan daudz atzīšanās. Es arī gribu atzīties, tāpat kā daudz citi rīdzinieki. Es šeit neesmu dzimusi pavisam citā pilsētā, un tad, kad braucu ciemos pie saviem radiem, man pamatā ir divi tādi jautājumi, ko viņi man prasa. Kad Rīga sabruks, tas ir pirmais, un otrais jautājums, kad Rīga bankrotēs. Tad es saku, nekā, mīļie radiņi, mēs nesabruksim un mēs nebankrotēsim. Un paldies! Un tamdēļ es jūs vēlos aizvest tādā ekskursijā pa vienu tādu laimīgu Rīgas ielu. Un, kad es esmu savos laukos, tad esmu tāds Rīgas advokāts, un šodien es būšu Ķengaraga advokāts. Tātad mēs nokļuvām Aglonas ielā. Tā ir tāda pavisam īsa iela, 1,5 kilometrs, aptuveni 50 adreses. Un minūtēs 15 mēs varam izskriet no viena gala līdz otram galam. Tā kā īsti nekas tāds citādāks kā citas Rīgas ielas. Lūk, man jāsaka, protams, vēlreiz jāatzīstas, es neesmu arhitekts, bet man kaimiņos dzīvo arhitekts, es domāju, tas arī skaitās. Tātad Ķengaraga Aglonas iela iesāks ar Prūšu skvēru, nav labi iekārtots. Kādreiz tas ir bijis kā līdzdalības budžeta projekts, kurš arī nav atbalstīts, un te jūs redzat pēc bildēm onkulīts atpūšas, tas mums tādi daudzi onkulīši tur sēž un patīk atpūsties. Es varu pačukstēt, ka nākamā gada pašvaldības investīciju plānā ir ietverts projekts par šī Prūšu skvēra labiekārtošanu. Un manā prezentācijā tad nākamie slaidi būtu tādi, ko varētu ņemt par piemēru, kas tieši šajā labiekārtošanas projektā būtu jādara. Tā kā es teicu, es neesmu arhitekts, bet man kaimiņos ir arhitekts. Ātri pamēģināsim iekārtot. Lūdzu, mēs ieliksim jaunu bruģīti, mēs sastādīsim ļoti skaistus apstādījumus. Wow! Aplausi! Tātad nākamā adrese ir Dzimstrakstu nodaļa Aglonas ielā. Kā redzat, svētdienās un svētku dienās jūs tur nevarat iet, jūs tur nesalaulās, neviens jūs tur negaida. Bet kur satikties tiem ciemiņiem, kas nāk uz Zaksu? Kā redzams, te ir tāds pašvaldībai piederošs zemes gabaliņš, it kā pāris soliņi ir, bet tāpat laikā mēs varētu izdomāt kaut ko labāku, kādu foršu bildi, kur varētu šampīt, iedzert un tam līdzīgi, un tad arī ātri pamēģināsim iekārtot. Mēs uzliksim kādu Rīgas bildi, piemēram, nofotografēties ļoti labi, un uz kaimiņu 5 stāvu mājas mēs uzliksim, piemēram, reklāmu ar kādu redzenu veikalu, kur tad attiecīgi mājas cilvēki varētu iegūt no šīs reklāmas izvietošanas. Tālāk mēs virzamies uz sabiedriskajām ēkām, kas arī Aglonas ielā ir, un viena no tām ir sociālā dzīvojuma ēka, kur ir renovēta, sastāv no 3 korpusiem, tajā atrodas arī sociālais dienests un arī dienas centrs. Ļoti skaisti viss izskatās. Mazā Aglonas iela ir bagāta arī ar izglītības funkciju, tur mums ir gan vidusskola, gan bērnu dārzs, gan internāta skola, tā kā viss, ko jūs vēlaties, tas šajā ieliņā atrodas. Tāpat arī mums ir bērnu jauniešu centrs, mums ir arī interešu izglītība un liela atslēga. Šajā pat Aglonas ielā atrodas arī mūsu apkaimes biedrība. Kas vēl ir Aglonas ielā? Aglonas ielā ir 7 gabali privātu māju. Un tā kā es ikdienā strādāju mājokļu politiku, protams, ir tāds liels jautājums, vai Rīga vispār ir konkurētspējīga ar Pierīgu tieši privātu māju ziņā. Un, kā jūs redzat, no 3 privātmājām, 2 privātmājās katru dienu plīvo Latvijas karogs. Domāju, tāds zīmīgs moments arī salīdzinot ar citām iepriekšējām prezentācijām, kur tika runāts, ka Ķengarags tomēr tāds krievalodīgs rajons, tā gluži nav. Tas, ko es gribētu, ka privātmāju īpašnieki varētu iekārtot ielu malas. Es gribētu arī saņemt kādu nekustamā īpašumā atbalsta, nodokļu atbalstu, ja tām mājām, kuras ir siltināts. Bet ātri iekārtosim šo te mazo gabaliņu Aglonas ielā. Mēs tur varētu izvietot skaistas puķedobes. Protams, soliņu mēs tur nelikt, bet uzreiz izskatītos daudz, daudz labāk. Tālāk mēs virzamies pie 14 daudzdzīvokļu mājām, kas ir Aglonas ielā. Viena no tām ir jaunbūve, un kāds pārsteigums, neviena no šīm esošajām ēkām nav siltināta ēka. Neko nerunāšu daudz par dziļo renovāciju, visi zina, cik tas ir labi, kāda iegūma no tā visa būtu, un es ļoti ceru, ka mēs Aglonas ielā varēsim šo te dziļo renovāciju arī veikt.
Tātad finansējuma apjoms īstenībā nekas daudz 6,5 miljoni, kas būtu nepieciešams šīm 13 mājām, pavisam ātri izdarāms, jo paskatieties, cik daudz iedzīvotāji dzīvo šajās mājās. Par sabiedriskajām ēkām, kā labs piemērs, ir arī juridiskas personas, viena ēka Sijā dziedniecība, kas arī ir siltināta un ļoti skaisti atjaunota, izbūvēts arī lifts. Un man liekas, varbūt tas ir mans tāds personīgais viedoklis, kamdēļ šāda māja ir siltināta, jo ir vajadzīgs tikai viens vienīgs lēmums, vienas personas lēmums. Kas mums pietrūkst Aglonas ielā? Attēlā jūs redzat vienīgo labiekārtojumu, kas mums ir. Es nezinu, vai tās ir Nila kaķu mājas, bet kaut kādas kaķu mājas tās noteikti ir. Mums vajadzētu kāds pieklājīguma atkritumu savākšanas punkts pie daudzdzīvokļu mājām. Protams, sapnis par ķengra gezīti, tas jau ir izsapņots, un droši vien Aglonas ielā tas nekad arī vairs nenotiktu. Bet tāda sezonāla kafejnīca, tas būtu ļoti, ļoti jauki. Un iespējams arī tas ir tas iemesls, kāpēc daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji nesatiekas, nerunā, jo gluži vienkārši mums nav kur satikties. Un šeit arī mūsu domas priekšsēdētāja citāts par to, ka mājokļu jautājums ir mūsu top jautājums pašvaldībā. Tad vēlreiz no šīs skatuves varu aicināt nākamo nedēļu 7. novembrī 3:00 gan domas sēžzālē, gan arī tīmā attālināt Facebookā. Mēs runāsim par mājokļu politikas pamatnostādu 1. redakciju. Paldies!